Sveicināti! Šodien ķeramies klāt tēmai, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāla izglītībā – animētiem mācību materiāliem. Mums priekšā ir pētījums animēto mācību materiālu ietekme uz skolēnu sekmēm, un mērķis šodien saprast, ko tas īsti nozīmē, cik efektīvi ir šie rīki un kādi ir tie dati, kas varētu palīdzēt pieņemt lēmumus. Sāksim! Jā, labprāt! Paskatīsimies dziļāk, ko tie pētījumi mums saka. Vai tiešām šie dinamiskie materiāli palīdz? Palīdz sagatavot jauno paudzi nākotnē, kur tā intelektuālā kapacitāte būs arvien svarīgāka. Labi, sāksim ar pamatu. Kas tad īsti ir tie animētie mācību materiāli? Principā tie ir kustīgi vizuālie materiāli, radīti mācīšanās nolūkiem. Galvenā atšķirība no statiskiem attēliem vai diagrammām ir tā, ka tie parāda procesu, izmaiņas laikā. Tieši tā, padara sarežģītas lietas, teicam, vieglāk uztveramas, intuitīvāk. Un, kas ir interesanti, tehnoloģijas ir ļoti nākušas pretī. Tātad pieejamība ir krietni augusi. Jā, tas ir liels pluss. Tāpēc arī tie kļūst arvien biežāk sastopami mācību procesā. Tā ir tāda loģiska attīstība. Bet galvenais jautājums, vai tie ir efektīvi? Vai tiešām strādā labāk? Pētījums min datus par skolēnu iesaisti. Piemēram, 66% skolotāji uzskata, ka animācijas palielina motivāciju. Un paši skolēni. Tur skaitlis ir vēl lielāks, 85% saka, ka jūtas motivētāki. Tas ir daudz. Jā, motivācija ir viens aspekts, bet, manuprāt, vēl būtiskāk ir tas, kā tās palīdz izprast sarežģītas lietas, padomājot par abstraktiem jēdzieniem vai procesiem, ko nevar redzēt. Piemēram, elektriskā strāva, šūnu dalīšanās, planētas kustība. Padara neredzamo redzamu, tā teikt. Tieši tā. Un te nāk iekšā kognitīvā zinātne. Labi veidotas animācijas palīdz smadzenēm. Tās izmanto duālo kodēšanu, informācija nāk gan vizuāli, gan varbūt ar skaņu, paskaidrojumam. Tas nostiprina atmiņu un arī tā sauktā sadalīšana. Sarežģīta informācija tiek pasniegta mazākās, vieglāk sagremojamās daļās. Tātad mazāk smadzeņu piepūle, jeb tā sauktā kognitīvā slodze. Precīzi. Un tas ļauj mācīties ātrāk un, kas svarīgi, dziļāk. Un te mēs nonākam pie tiem skaitļiem, kas šķiet ir īpaši svarīgi tiem, kas plāno un lemj par izglītības saturu. Salīdzinājumā ar tradicionālām metodēm pētījums uzrāda konkrētus izmērāmus uzlabojumus. Piemēram, dabas zinātņu testos sākumskolā rezultāti par 32% labāki. Tas ir ievērojami. Jā, vai medicīnas studentiem anatomijā par 27% labāki rezultāti. Un informācijas saglabāšana vidusskolēni atcerās par 40% ilgāk. Tas nozīmē, ka zināšanas ir noturīgāks. Ir arī tie dati par kopējiem akadēmiskiem rezultātiem vienā eksperimentā. Tur bija, ja nemaldos, 72,48 punkti animācijas grupai pret 61,16 tradicionālajai. Statistiski nozīmīga atšķirība. Un tas nokārtošanas rādītājs no 60% uz 80%, tas ir par 20% punktiem augstāk. Tieši tā. Šie kvantitatīvie dati dod ļoti spēcīgu argumentu par labu animācijām. Tas ir izmērāms iegūms. Ir kāds bet? Jā, ir būtisks, bet efektivitāte nav automātiska. Tā nav tā, ka jebkurā animācija būs laba. Viss ir atkarīgs no dizaina kvalitātes, cik ir pārdomāta tā veidota. Vai tā ir pedagoģiski pareizi integrēta stundā, jo ir arī pētījumi, kas uzrāda jauks rezultāts vai pat nekādu ieguvumu. Slikta animācija var pat traucēt. Skaidrs, tātad kvalitāte ir izšķiroša, bet kā īsti atšķiras mācīšanās procesi, ja salīdzina ar, statisku diagrammu grāmatā? Tradicionāli jau skolēnam pašam galvā jāiztēlojas tas process, jāveic tāda kā garīgā animācija, vai ne? Tieši tā. Un tas prasa piepūli. Prasa kognitīvos resursus. Animācija šo darbu izdara skolēnu vietā. Tā atbrīvo šos resursus. Tā vietā, lai tērētu enerģiju vizualizējot, skolēns var koncentrēties uz dziļāku izpratni, uz analīzi, uz savienojumu veidošanu. Tā ir tā optimizācija. Un vai ir vēl kādi ieguvumi bez labākām atzīmēm vai ātrākas vielas apguves? Noteikti. Nevar aizmirst par plašākām prasmēm, piemēram, vizuālā pratība, spēja saprast un interpretēt vizuālu informāciju mūsdienās ļoti svarīgi. Arī problēma risināšanas prasmes var attīstīties. Un kopējā attieksme pret mācīšanos? Jā, arī tā var kļūt pozitīvāka. Mācīšanās var šķist interesantāk, mazāk biedējoša.
Tātad, ja mēs tagad apkopojam to visu, pierādījumi ir diezgan pārliecinoši, vai ne? Labi veidotas un pārdomāti izmantotas animācijas tiešām var būtiski uzlabot gan iesaisti, gan izpratni, gan zināšanu noturību. Un to apstiprina konkrēti dati. Jā, tas ir spēcīgs papildinājums tradicionālajām metodēm, nevis aizstājējs, bet papildinājums. Un skolotāja loma joprojām ir centrālā – vadīt, skaidrot, kontekstualizēt. Pilnīgi piekrītu. Un varbūt noslēgumā viens jautājums pārdomām mūsu klausītājiem, īpaši tiem, kas ir lēmumu pieņēmēju lomās. Ja nu mēs redzam šos datus par efektivitāti un saprotam, cik svarīgi ir audzināt intelektuāli spējīgus cilvēkus, tad kādai būtu jābūt tai stratēģijai? Kā izglītības sistēma varētu pārvarēt tos praktiskos šķēršļus, izmaksas, tehniku, skolotāju sagatavošanu, lai šie jaudīgie rīki būtu pieejami visiem skolēniem vienlīdzīgi? Nevis tikai dažās skolās vai dažiem priekšmetiem, tas man šķiet ir tas lielais izaicinājums.